Savukārt, Auliņas kundze, jūsu valdības ministrs Repšs kungs konsekventi uztur to domu, ka PVN ir jāpaukstina zālēm, apkurei, grāmatām, bērnu pārtikai. Tas jautājums ir, ko tas dos kurzemniekiem? Es gribu teikt, ka, Pešķikungs, mēs dzīvojam parlamentārā valstī, kur lēmumu par to, kāds būs nākamā gada budžets un kā mēs dzīvosim, pieņems tas parlaments, kurš tiks ievēlēts 2. oktobrī. Ēnārs Repše ir finanšu ministrs, kura uzdevums ir piedāvāt dažādus risinājumus. Šis risinājums ir piedāvāts jau kopš gada sākuma, publiski apspriests, un šobrīd visas institūcijas, kam ir bijis iespēja, ir iesnieguši savus iebildumus par to, kādus tas fiskālo efektu dos. Un šobrīd ir ļoti lielas bažas, vai tas dos tādu fiskālo efektu. Tā kā gaidīsim parlamentu, kurš pieņems šo lēmumu, bet kā vienotības pārstāve var pateikt, nekad neatbalstīs šādu lēmumu, kas tik sāpīgi sitīs pa tik lielu daļu iedzīvotāju, tā skaitā kurzemnieku.